Viedokļu cīņā iesaistītajām pusēm labāk ir runāt, jo, ja mēs izkautos, nekāda labuma no tā nebūtu. Pie šāda atzinuma nonākuši Nils Ušakovs un Raivis Dzintars, kuri tikai 2 dienas pēc referenduma aci pret aci sēdušies pie viena galda. Abi politiķi, kas biļetenos atzīmēja katrs savu lauciņu, vismaz vārdos pauž apņēmību jaukt barjeras starp krieviem un citautiešiem, stāstīja Vojurkāns. Ogres novads šajā referendumā bijis izteikti latvisks. Pret grozījumiem Satversmē nobalsojuši teju 12 000 iedzīvotāju, par nedaudz virs pusotra. Tieši šo pilsētu publiskajai diskusijai bija izvēlējušies Saskaņas centra un visu Latvijai līderi. Zālē viņu atbalstītāji, katrs ar savu pārliecību, kā tad interpretējami aizvadītā referenduma rezultāti, kad atbalstu Krievu valodai izteica 25% pilsoņu. Man personīgi šķiet, ka pirmkārt nav jautāti nepilsoņi, un tāpēc tie 25% tas nav pilnīgs rezultāts, galīgais. Un otrkārt, 25% no pilsoņa, tas, manuprāt, ir ļoti liels rezultāts. Latvija ir Latvija. Šeit runā tikai latviešu valodā. Manuprāt, es nezinu. Politiķu diskusijas laikā kompromisi mīs ar nelokām pārliecību, taču kopumā Ušakovs un Dzintars piekrīt viens otra teiktajam. Iespējams, arī viņu lielākā barjera ir tieši par to, kā tulkojams referenduma rezultāts. Ušakovs piekrīt, lielākajai daļai šis bijis protesta balsojums. Tur labākajai gadījumam bija 30% tie, kas reāli uzskata, ka ir nepieciešama divvalodība likumdošanas līmenī. Pārējie cilvēki lielākā vai mazākā mērā protestē pret to, kas ir sakrājis par šiem 22 gadiem, tieši runājot par nacionālu politiku. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji tomēr pateikuši pret, un tas tomēr visiem dod pienākumu izdarīt kaut kādus secinājumus par to, uz kādiem pamatiem Latvijas valsts būtu jābūvē. Es uzskatu, ka nevajadzētu vispār neko mainīt. Daļa klausītāji pauž viedokli, ka pēc referenduma jāturpina dzīvot pa vecam. Politiķi tam nepiekrīt, jo tad problēmas nekur nepazudīs. Ušakovs min piemēru no personīgās pieredzes. Skola mums bija diezgan tā slikti, kā parasti tas bija vēl padomju laikos. Katru gadu jaunu skolotāju, un katru gadu mēs sakums bija nominatīvs, ģenetīvs, datīvs un tā tālāk. Jā. Tikai 11. klase man ir izdevies tā jau iemācīties. Man ir paveicies. Man bija ļoti pozitīva skolotāja. Kas būs, teiksim, telēni izsākoties tā pozitīva skolotāja tiem krieviski runājušiem cilvēkiem, lai viņi gribētu to labprāt darīt ar prieku. Par to, vai šis referendums vispār bija nepieciešams, katram viedoklis paliek savs. Taču, ja reiz tas ir bijis, jāizmanto sabiedrības saliedēšanas labā. Tas minimums, kas būtu jāizdara, mums ir jāmācās panākt un izdarīt tā, lai no šī referenduma mēs gūtu kaut kādu labumu. Vai mums iznāks? Man, Raim Dzintaram, ar jūsu palīdzību, es ceru. Man tāda cerība ir. Nekādi konkrēti piedāvājumi no abiem politiķiem, ko darīt, šodien gan vēl neizskanēja, un visticamāk arī nemaz tik ātri nebūs. Jo, ja jau ar integrācijas jautājumiem nav veicies pēdējos 20 gadus, pēc referenduma strauji pavērsiens arī nav sagaidāms. Ivo Jurkāns, Aivars Baltmanis, LNT.